Rēzeknis novada ziņas. Itamā nedēļā 23. un 24. septembrī notiek vairāki pasauciņi Rēzeknē un Bierzgaļā gudinājot latgalīšu rakstnieku Antonu Rupaiņu, jo literāros kristamētas dzejnīcis literatūras zinotnīcis Paulīnis Zalānis Vallenis literāro veikumu. Kab tuvāk pastāstītu par svātku norisam, īto personību nozīmi latgalīšu kultūrā pirmosim Latgales radijas studijā gastē Antona Rupaiņa muzeja Bierzgaļā vadītoja Olga Pekša. Sveicinoti! Labdien! Es savu stostiem īsokšu ar Andra Vējāna dzejūli, veltētu rakstniekam Antonam Rupaiņam. Jis no Bierzgaļa pūriskim brīn, jis uz Rēzeknis pakalnim ceļās, spāku rāznā un cirētī smeļās. Visu Latgalu plaukstā nūturēt mok, jis no Bierzgaļa pūriskim nok, un kai kastaņs jam viesture škeļās. Lāni īsadag apmūdus sorts, cauri gadsimtim nabeidz guns bleivot, saprūt Bierzgalīgs, tauta grib dzejvot. Laikai ūļa krit kryutīs ik vords, lāni īsadag atmūdas sorts, slopes nerums piet dzimtenes breivos, Antons Rupaiņs no Bierzgaļa brīn, korsti sapni caur paaudzem skrīn. Viens no izcilākajiem Latgales rakstniekiem ir dzimis 1906. gada 13. septembrī Bērzgales pagasta Pūriskos. Miris 1976. gada 20. aprīlī ASV Lakrosā, Minnesotā. Bagāts ir Latgales atmodas laikmeta izgaismotāja, kultūras darbinieka Antona Rupaiņa mūžs. Visu savu dzīvi viņš ir karsti mīlējis savu dzimteni, Latgali, savas tēva mājas Pūriskos. Literāro darbību Antons Rupainis sācis ļoti agri. 15 gadu vecumā, jau 22. gadā, sākumā avīzēs ticis iespiests viņa pirmais dzejolis un tēlojums. Būdams Rēzeknes skolotāja institūta students, attaisnojis savus dotumus, rakstījis dzejoļus un prozas darbus, dirigējis kori un parādījis izcilas spējas uz skatuves. Tā viņš kļuvis par plaši pazīstamu rakstnieku, spējīgu skolotāju, kora dirigentu, novada dziesmu svētku organizatoru, teātra veidotāju un režisoru. Šajos aktīvojas darba gados iepazinies ar citu novadu literātiem – Ersu Jaunsudrabiņu Virzu. 1944. gada 7. aprīlī Rēzeknes bombardēšanas laikā bojā gājis rakstnieks Alberts Sprūčs. Pēc ilgām un smagām pārdomām Antons Rupainis kopā ar sievu Eleonoru un 2 pirmskolas vecuma bērniem, Jāni un Albertu, sākuši savas bēgļu gaitas. Visu emigrācijas laiku aktīvi strādājis literāru darbu. Viņš ir bijis nepārspējams stāstītājs. Draugi vienreiz sacījuši, smējāmies tā, ka visi sāni sāpēja. Rakstnieks bija smagi saslimis, un šīs smagās slimības mocīts viņš arī aizgāja mūžībā 1976. gada 20. aprīlī. Taču viņš ar sevis ir atstājis savus darbus un neliels darbu uzskaitījums. Latvijas periods, uzrakstītas 14 lugas, tajā skaitā Laikmeta maiņa 30. gadā, Dzimtā zeme 36. gadā, Jaunā audze 1939. gadā. Trimdas periodā izdotie darbi Baltie tēvi, romāns 2 daļās par Aglonas baznīcas dibināšanu, par kristības ienākšanu Latgalē. Māra mostas, romāns 3 daļās par Pēteri Miglinieku un viņa laiku, par atmodu muižnieku, zemes dalīšanu, dzimtcilvēkiem. Tauta grib dzejvot, romāns par Latgaļu atmodas laikiem Pēterpilī, tagad Sanktpēterburga, par Latgales jauniešu lielo vēlēšanos mācīties un būt izglītotiem. Zemes soļs, romāns par skolotājiem un pagasta darbiniekiem Latgales novadā. Jauno skolotoja, stāsts par jauno skolotāju, kaut pirmie gaļi dzīdoja. Trilogijas Māra mostās saīsinājums lugā par Pēteri Miglinieku, mužnieku zemes dalīšanu dzimtcilvēkiem. Pīters Miglinieks, monogrāfija, dzimtenes skoti, tāda mini grāmatiņa ar dažiem Rupaiņa dzejoliem. Pasaules literatūras katalogā ir iekļauta Dobeļa izdotās Rupaiņa grāmatas, vēsturisku romānu trilogija Māra mostas un arheolingvistika. Iecerēts un sāks rakstīt, bet nepabeigts vēsturiskais romāns Rēzeknes rekvējums. Tajā autors bija iecerējis stāstīt par 14. gadu simteni Latgalē. Rakstnieks šo darbu sācis būdams slims, viņa pēdējie vārdi par šo darbu: nav jau dzīves žēl, ir galu galā diezgan dzīvots.
bet kaut es būtu pabeidzis šo savu darbu, šis darbs parādītu vēsturi citā gaismā un arī citas tautas to lasītu. Sāp, ka nespēju to paveikt. Pēdējais Antona Rupaiņa darbs izdots ar literatūras zinātnieces Paulīnes Zalānes Vallenes kundzes gādību 2000. gadā Pasaules vējos. Te apkopoti stāsti par rakstnieka dzimto pusi. Rakstījis 1975. gadā, slims būdams, gulēdams gultām. Visiem pazīstamais rakstnieks ar savu darbu ekranizāciju Cilvēka bērns Jānis Klīdzējs par Antonu Rupaiņu teicis. Antons Rupainis ir bijis pirmais no sava novada rakstniekiem, kas savu darbu saturu un formu ievadījis Latgali modernās rakstniecības dārzā. Ar sava talanta daudzpusību viņš ir bijis visapdāvinātākais no visiem Latgales rakstniekiem. Viņa mūžīgā daļa turpinās dzīvot visur, kur tiks runāts, lasīts un domāts latviešu valodā. Šogad 23. un 24. septembrī Reizeknē un Bērzgalē lielas un ievērojamas jubilejas. Svinam rakstnieka Antona Rupaiņa 105. dzimšanas dienu un literatūras zinātnieces Paulīnes Zalānes Vallenes kundzes 80 gadu jubileju. 23. septembrī notiks lasījumi Reizeknes mākslas namā 18. novembra ielā, un 24. septembrī svinības turpināsies Bērzgalē. Iesāksies 11. ar svēto misi baznīcā, tad svētbrīdis kapos pie Antona Rupaiņa pieminekļa un turpināsies ar pašdarbnieku koncertu veltītu jubilāriem kultūras nama zālē. Klausītājiem droši vien rodas jautājums, kas tad bērzgaliešiem ir Paulīne Zalāne un kāpēc viņa svin savu jubileju kopā ar Antona Rupaiņa ievērojamo jubileju. Redz, nav jau zināms, dievs, liktenis vai sargeļģelis Antonu Rupaiņu un viņa ģimeni emigrācijā saveda kopā ar ļoti gaišu, izcili gudru tautieti no Latgales. Literatūras zinātniecei Paulīnai Zalānei, kuras šūpulis kārts 1931. gada 21. augustā Varakļaunās Stirnienes pusē, arī šogad aprit 80 gadu jubileja. 1991. gada septembrī tika izpildīts rakstnieka, dzejnieka, sabiedriskā darbinieka pēdējais lūgums – būt atkal savā dzimtajā pagastā, savā Bērzgalē. Urna ar viņa mirstīgajām atliekām un Antona Velikāna veidotais piemineklis tika pārvests uz Bērzgali un uzstādīts pie Bērzgales kapsētām. Muzeja krājumā ekspozīcijās izstādes materiāli par rakstnieku. Tas ir dāvinājums no Antona Rupaiņa draudzīgās dzimtas un Paulīnes Zalānes. Savos darbos literatūras zinātniece Antona Rupaiņa literārā krustmeita, kā viņas pati sevi dēvē, daudz runājusi par rakstnieka devumu Latgalē, par viņa izdoto darbu lielo nozīmi. No sirds pateicos literatūras zinātniecei Paulīnai Zalānei Vallenes kundzei, lielā mērā pateicoties tieši viņas lielajam darbam, neatlaidībai, gādībai, tik dzīvā atmiņā saglabāta mūsu novadnieka rakstnieka piemiņa. Lielā mērā pateicoties Paulīnai, 23. un 24. septembrī taps filma par Antonu Rupaiņu, viņa devumu Latgalē, Bērzgalē. Projektu uzrakstīja Reizeknes augstskolas baltu filoloģijas fakultātes vadītāja Ilga Šuplinska. Paldies Ilgai Šuplinskas kundzei. Un tagad varbūt pastāstīšu nedaudz par to, kas tad Bērzgalē ir skatāms mūsu pagasta viesiem, ekskursantiem, turistiem. Muzejs dibināts 1988. gadā. Muzejā ir divas ekspozīcijas, viena ir par Antonu Rupaiņu un viņa līdzgaitniekiem, otra ir par Bērzgales pagasta vēsturi, to visu var apskatīt muzejā. Tātad muzejā var apskatīt rakstnieka darbus, iepazīties ar viņiem. Muzejā uzzināsiet par Rupaiņu un viņa 12 laika biedriem, ievērojam sabiedriskajiem darbiniekiem, skolotājiem, politikiem 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā, kuri dzimuši un dzīvojuši Bērzgalē. Bērzgales vēsture uzskatāmi aplūkojuma un par to var uzzināt 2 stundu un 30 minūšu ilgajā, apmēram 2 kilometrus garajā ekskursijā pa Bērzgales pagasta vēsturiskajām vietām, netālu tepat no Bērzgales centra. Apskatīsiet Bērzgales Svētās Annas Romas katoļu baznīcu, uzzināsiet tās vēsturi, un šogad, starp citu, baznīcā arī ir 235 gadu jubileja. Uzkāpsiet Pilskalnā, Kirkaskalnā, Micānos, no kalni labi pārredzama Bērzgales panorāma. Apskatīsiet Bērzgales kapus, Antona Rupaiņa pieminekli un Veitko dzimtas kapus kapsētā. Bērzgales mūžu, kura celta 1832. gadā. Palūkosieties, kāda izskatījās vecā bibliotēka un vecā pagastmājas ēka, tās vēsturi uzzināsiet.
apskatīsiet aizsargu māju, kura tieši aizsargiem kādreiz bija celta 36. gadā. Protams, skatāmi arī gobelēni, Pusstaļņā brīvdabas estrādi, Pusstaļņas interesantā vēsture un daudz kas cits. Un mans e-pasts ir olga.bērzgale@inbox.lv un telefons 26 19 16 23. 24. septembrī es aicinu arī visus Latgales radio klausītājus uz svētkiem, kuri mani dzird. Lūdzu, brauciet uz Bērzgali 24. septembrī. Tātad es teicu, ka sākums baznīcā ar svēto misi 11. Jūs būsiet mīri gaidīti. Tos bija Rēzeknis novada ziņas.